Uzvarām 11 spēlēs, šobrīd ieņem 8. vietu, un tikmēr redzam lielisks bumstrieciens grozā no augšas Labūtska izpildījumā, un otrā laukuma galā to pašu atbild arī Klaus Ansons. Un jau iespēja atkal uzbrukt vēfiešiem, Štālberga tālmetiens arī tas ir sekmīgs, un šobrīd laukumam pats iet cauri, lieliski atspēlē Oļegam Kožņiecam, un iet cauri, un veiksmīgs Aleks Renfro. Viņš pēc tā Andrejs Šeļeko, un izmanto tādas fiziskā spēka. Manuprāt, 3 punktus. Liepāja tikai 2, ja nemaldos, un šobrīd Juris Platmalnieks pakaļ Viļumam. Viļums iet cauri, atspēlē Kisēļusam, un Kisēļus kļūdās no visai labas pozīcijas, bet tikmēr otrā laukuma galā neizdodas efektīvs Sandvalter. Atspēlē Ansonam, mēģina atspēlēt Ansonam, bet tikmēr otrā laukuma galā lielisks uzbrukums Arnavu Labūtskam. Viļums lielā ātrumā iespēlē Mārķim Kravčenko tālmetiens ir sekmīgs. Un tur Viļums iespēlē Kožņiecam, saņem bumbu atpakaļ, met tālo, un tas ir sekmīgs punkts, bet bumba noripo pa groza stīpu un neizdodas gūt liepainiekiem punktus, bet tikmēr otrā Kožņiec met pustālo, un arī tas ir sekmīgs. Abas komandas visai, bet Raimonds Kisēļus un veiksmīgi Peinera piespēlējuma Balkaicam, kurš tur nogrozā pa VF Rīga nākotnes sejām, bet tikmēr nogrozā veiksmīgs uzbrukums, bet nē, VFs nospēlē veiksmīgi aizsardzībām, un Ingus Bankevits. Un tur bija jābūt piezīmē jau pirms tam, bet nē, tiesneša silpa atskan tikai tagad. Juris Platmalnieks tur. Kisēļus metiens šeit nav sekmīgs, bet otrā laukuma galā neveiksmīgs arī VF uzbrukums. Un šobrīd jau otrā iespēja iespēja Kisēļusam, bet metiens, nē, Renfro iet cauri. Un neizdevuds bumbu raidīt grozā Renfro, bet ar 2 lieliskām epizodēm netiek galā. Nogādā bumbu jau tālāk Aleksam Renfro, kurš otrā laukuma galā realizē 5 spēles minūti. Un Andrejs Šeļekovs ļoti veiksmīgs 2 epizodes viņam jāspēlē. Aktīvi arī liepainieki. Un kļūdās Sans Valters un Rīgas VF komanda. Liepainiekiem vēl viena iespēja gūt punktus. Kožņiec met tālmetienu. Tas nav sekmīgs. Un Edgars Romānos saņem vēl vienu piezīmi. Līdz ar to šobrīd pēdējā sekunda vēl atlikusi, ko izspēlēt. 67-64 plus 3 VFam. Un ar bumbu VF. Bumba tiek veiksmīgi ievadīta laukumā. Un līdz ar to spēle noslēgusies 67-64. Uzvar Rīgas VF komanda.